Rados apvienība 2 piedāvā. Mārtiņ, mēs sākam. Labrīt, mani sauc Ralfs. Labrīt, čau. Jā, Un tas ir mans brālis Mārtiņš. Mēs neesam pavari, bet mums ļoti patīk gatavot. Šodien mēs gatavosim zirņu. Ko mēs gatavosim? Zirņu putriņu, zirņu pastēti, Zirņus bērītiem, ģiplomu grauzdiņiem. Bet man ir arī bēdīgas ziņas. Šis ir sezonas pēdējais noslēguma raidījums. Tev asaru acis? no zībola jau. Bet pirms mēs sāksim gatavot, Laižam ciemos! Laižam ciemos! Laižam! Sens tautas ticējums vēsta, ka zirņi ir jāsēj 100. dienā, un tieši to mēs šodien esam atbraukuši darīt. Mums ir bijuši tādi pavasari, ka mēs sējam zirņus, kad sniegs vispār snieg. Tā kā šogad mums ir stipri paveicies ar laiku. Vēl pirms mūsu atbraukšanas lauks jau ir sagatavots sējai, un zeme, kas pa ziemu bija sasalusi, kārtīgi uzarta. Redzi, kur redzēt, kā ārklis slīdējis gar māli. Tas nozīmē, ka tā, kad mēs arām 3 dienas atpakaļ 4, zeme vēl bija mitra, un pasties kādā klucī viņi ir jau sakaltusi. Tas ir ļoti smags. No, jā. Zirņu sēklas ir tie paši zirņi, kurus mēs esam pieraduši ēst. Un, lai apsētu visu šo lauku, būs nepieciešamas gandrīz 3 tonnas zirņu. Bet kā tā sēšana īsti notiek? Nu, skaties, tur apakšā sējmašīnā tur ir tāda tā kā spolīte, kas griežās un ņem pa zirnīšiem. Un redz, te ir tādi sēklu vadi te lejā. Un pa to sēklu vadu zirnis, tur redz tāds disks, viņi tā kā atgriež zemi un iesēj iekšā. Un tad aizmugurē tā mazā ecešiņa viņu pievelk ciet. No šitāda viena zirņa, cik daudz tur izaugs? Nu, tur izaugs jauns zirnis, uz kura būs, es domāju, kādas 5-6 pākstis, varbūt pat vairāk, un katrā pākstī būs atkal kaut kāda 8-9 zirņi. Pastieties, ko es uzzīmēju zirņos. Tagad vairs nav nekādu šaubu, ka šie būs ar mīlestību sēti zirņi. Taču bez mīlestības zirņu sēšanā vēl ļoti svarīgs ir mitrums. Ja tā pietrūkst, tad zirņi vienkārši neizdīgs. Šeit jau ir iesēti zirņi, tagad Kristaps brauks un viņus pierulēs. Kāpēc vajag pieblietēt? Tāpēc, lai mēs to zirni noturētu mitrumā, un tāpēc, lai mēs viņu sargātu no migrējošām zosīm. Savādāk zos sapēdīs visu zirnis. Ja es pareizi skaitīju, tad pavisam sēšanas procesā piedalās vismaz 4 dažādi traktori. Un katram no tiem ir savs uzdevums. Piemēram, šis, kas atgādina milzīgu grābekli, ir kultivators. Un tā uzdevums vēl pirms sēšanas ir lauku uzrušināt. Es skriešu līdzi. Iedomājies, kā kādreiz cilvēki ara šādas laukas ar zirgiem. Bija tāds īsts darbs. Tagad mums ir traktori ar daudz zirgspēkiem, tas ir daudz vieglāk. Nu ko, es sākšu stūrēt. Oho! Cik kārti! Nu, tad mēs tagad tā mierīgi rulēsim. Nu, apmēram tā. Turi taisni tagad, ja? Jā. Tu turi? Bet zirņi vispār ir veselīgi? Zirņi ir ļoti veselīgi. Tur ir daudz ogļhidrātu, olbaltumvielas, šķiedrvielas. Nu, viņš ir tāds veselīgs, labs Latvijas produkts. Kā, Ralf, tu zini, kāds maršruts jādara? Vienkārši es redzu, jo tu esi zemāk, tu sliktāk redzi. Un kad mēs varam braukt zirņus novākt? Jāskatās, jo zirnis ir tāds viltīgs. Viņš nogatavojās un ir tāds brīdis viens, ka viņš sāk birt ārā no pākstīm. To nedrīkst nogulēt, jo vienā brīdī var būt pa vēlu. Mēs esam apņēmušies neko nenogulēt un augusta vidū atgriežamies šajā pašā laukā, lai noskaidrotu, kā mūsu iesētie zirņi aug. Kur tad ir tie zirņi? Nu, redz, zirņi ir šeit. Zirņi ir tāda diezgan cimperlīga kultūra. Nav mums tik vienkārši viņus audzēt bioloģiski, jo kas notiek ar zirņiem? Viņi aug, un tad, kad viņus būtu jākuļ, viņi sāk gulties gar zemi. Un tad ir jāķer moments, lai zirnis ir gatavs, bet dažreiz viņi, kamēr tu ķer momentu, viņi kļūst pārgatavi, pākstis sāk vērties vaļā. Te ir mazliet atvēries. Jā, nu mazliet tas ir labi. Galvenais, ka viņš neizbirst ārā.
Šitie ir perfekti. Bet kāda vispār šogad ir zirņu raža? Nu, ņemot vērā, ka ir bijis traks sausums vasaras sākumā, tad zirņu raža ir tīri laba. Nu, kaut ko nokulsim, nav tik traki. Pie zirņu novākšanas talkā tiek ņemts kombains. Un šo vērti, ko tam piekabina klāt, sauc par heideri. Heiders ir tāda liela izkapts ar tādu rulli, un viņi tin iekšā labību, un pēc tam pats kombains izsijā graudus no pelavām un sēnelām. Kā kombains dabū zirni no pākstas ārā? Kombainam ir kuļkurvis, viņš tās vārpas nosacīts saliec un salauza, un tanī brīdī zirnis izbirst no pākstas, un pēc tam ar sietiem viņš izsijā. Ja es viņu saliecu, viņš salūst un pats izbirst ārā. Nu jā, un kombains izdara to pašu tikai mehāniski. Nu, šogad vēl viņi salīdzinoši labi izskatās un turās gaisā, bet vispār zirnis, ka viņas kuļ tā kā pret spalvu, skatās, uz kuru pusi viņi ir sagāzušies, un tad pret spalvu mēģina viņas celt augšā. Jūs domājat, kāpēc šajā laukā ir tik daudz nezāļu? Tas ir tāpēc, ka šie zirņi tiek audzēti bioloģiski. Un tas nozīmē, ka cīņā ar nezālēm un kukaiņiem šeit netiek lietotas nekādas indes. Tad sanāk, ka šie zirņi ir daudz veselīgāki. Jā, nu viņi ir tīri, te nav nekādas ķīmijas, nav nekādu mākslīgu un sintezētu vielu, tā kā tas ir tāds tīrs dabas produkts. Es šitik daudz atradu uz zemes. Ko tu darīsi ar tiem zirņiem, Martin? Atdušu tev. Labi, es pieņemšu ar pateicību. Bēsim kombainā. Kad kombains ir pilns, nokultie zirņi tiek sabērti piekabē. Un kas zina, varbūt nākamreiz, kad zirņi nonāks uz tava pusdienu galda, to ar gardu muti apēdīsi tieši kādu no tiem, kuru mēs ar Martinu pavasarī iesējām, vai kuru šobrīd turam savās saujās. Es nevaru būt Esam balts, atpakaļ tas virtuvē. nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas, sākam citai galdu promējot tevi, sauc kāds atpakaļ. Apskaidrībā nāk, bet skaidrāks nekas nekļūst. Es tālāk nezinu. Labi, šodien mēs gatavosim zirņu smērīti ar ķiploku grauzdiņiem. Smēriņu. Jā, smēriņu. Mēs arī jums parādīsim, kā uztaisīt ķiploku grauzdiņus, necepot to seļā. Pirmais, ko mēs izdarīsim, noskalosim zirņus. Aiziešu noskalot. Būs labi, Ralf. Aiznes pļodu. Wow. Martin, nāc! Tu tos zirņus mazgājot par stundām. Slapš. Ber iekšā. Tagad, Martin, tev būs jānomizo ķiploks. Es pievienošu ūdeni zirņiem un vienu buljona kubiņu, Man jānomizo. kuru es sadricināšu. Tagad pieliksim kariju un humusu. Kas pie vēlnes tas par zaļumu? Tas jau ir dīksts kaut kāds. Kas īsti ar tiem ķiplokiem Tagad jādara? tev viņi ir jāsaspiež. Pagaidām tikai 3. Un es tikmēr pievienošu kumīnu un kurkumu. Man kur jāspēž? Tas traucē, nevis palīdz. Tagad mums vajag mazliet maltu piparu. Un tagad liksim vārīties, bet ik pa laikam ir jāapmaisa, lai viņi nepiedeg. Un uz mazas uguns, lai tie zirņi lēnām vārās un jāuzliek vāks. Tagad uztaisīsim ķiplo graudniņu. Un ja jums tā Maize ir tāda mīksta, tad turpini. tad vispirms jāieliek apgrauzdēties. Bet mēs cepsim nevis uz pannas eļļā, Cepenē. nevis uz pannas eļļā, bet cepeškrāsnī. Cepenē. Čikājamies. Akun čērs papīrīt, 1, 2, 3. Jā, cepeškrāsnī! Martin, kāds pēc tam to ēdīs? Labi, iesim ielikt cepeškrāsnī. Pavisam uz mazu laiciņu, uz 5 minūtītēm. Bet pagaidi, dodamies izpētē. Šodien es jūs iepazīstināšu ar dažiem ļoti svarīgiem ēšanas likumiem. Atceries, ēst vajag tikai tad, kad jūti izsalkumu. Un pirms ķeries pie maltītes, padzeries ūdeni. Ļoti iespējams, ka organisms grib vienkārši dzert, nevis ēst.
Kad pienācis laiks maltītei, vispirms apskati savu ēdienu. Uļaļaļa. Pasmaržo to. Padomā, kāds nonācis līdz galdam. Un tikai tad ņem rokās dakšu vai karoti. Pie galda sēdi kārtīgi. Katru kumosu sakošļāj līdz tādai kā putriņai. Ēd lēnām, nerī un nesteidzies. Un kad organisms tev saka, pietiek, pārstāj ēst. Šo sajūtu sauc par sātu, un tevi vajag klausīt. Starp citu, arī našķus ēd lēnītēm izbaudot. Un neaizmirst, tik aktīvs dzīvesveids ir tikpat svarīgs kā veselīgs ēdiens. Tāpēc kusties un sporto katru dienu. Tagad mēs uztaisīsim to tā kā mērcīti, es īsti nezinu, kā to nosaukt. Šo mēs uzsmērēsim uz ķiploku graudiņiem. Smēriņu. Tātad 3 ēdamkarotes olīveļas, 2 tejkarotes persilādes Persilāde. un tejkaroti kako garšvielu. Tā arī ķiploku vajadzēs? Jā, protams, tu jau vari sākt spiest, jā. Tu izspiedīsi 2, es 1, labi? Nē, redziet, ka man labi sanāk, redzi? Jā, ļoti labi. Mūsu maizītes arī ir apcepušās, jāņem ārā, izspied pēdējo. Jā. Ak, Dievs, cik man labi sanāk. Mārtiņ, uzmanīgi. Tagad ļausim viņām atzist. A, tu zirņus apmaisīji? Tūlīt. Un tagad uzsmērēsim mērcīti uz maizītēm. Mērciņu. Labi. Mēs paņemam tā, lai gan eļļa, gan biezumi. Un katru Uzliekam. reizi, kad ņemam, apmaisam, lai nav vai nu tikai eļļa, vai nu tikai biezumi. Un izsmērējam pa visu to maizīti. Jā, nevajag tur biezu kārtu, plānu kārtiņu. Man ļoti garšo ķiploku grauzdiņu un man liekas, tāpēc šī recepte ir perfekta. Protams, te ir eļļa arī, bet mēs nevaram to salīdzināt ar to, kā būtu, ja mēs to ceptu eļļā uz pannas. Jā, šie būs daudz veselīgāki. O, es atklāju, ka ar pirkstiem ir daudz vieglāk. Jā, tā varētu būt. Tu nošpikoji, Ralf. Virtuvē špikot nav aizliegts. Ir. Kur tas ir rakstīts? Te, virtuvē špikot ir aizliegts. Labi, visas apsmērātas. A, ko tie ķiploku grauzdiņi būs tik milzīgi? Nē, mēs viņus varam sagriezt. Katrs var griezt kā vien grib, kādās formās vien grib. Man būs 3 stūrīši, nezinu, kas tāpa formu, zobu forma. Martiņ, tev viens ir ļoti maziņš, bet viens ir lielāks. Šis neizcepsies, bet šis ir sadegs. Bet es vēl neesmu pabeidzis. Nu, labi, tad sagriez viņus. Un tagad visus saliekam uz pannas. Ralf, izskatās, ka tu neesi sagriezis. Jā, bet apsties, es esmu uzlicis jau 4 šķēles, bet tu neesi uzlicis pat pusi. Mums te nav nekādas sacensības. Tāpēc man vienalga, cik ātri es lieku. Es vienkārši lieku un izbaudu. Un vispār pavāriem virtuvē ir jādarbojas kā komandai. Kā taviem zirņiem iet? Es apskatīšos. Vāras. Un tagad aiziesim ielikt grauzdiņus cepeškrāsnī. Ralf. Tagad mums viņš ir mazliet padzisis, mēs viņu sablenderēsim. Labi, lejam iekšā. Kā tu tīri, viss bija tīrs un tagad visu tur nopļēc kā viss. Un pieliekam klāt bezpiedevu lakto. Tagad es. Tad es pielikšu vienu ēdamkaroti olīveļas. Paļdod man eļļu, lūdzu. Karoti. Tagad sablenderēsim. Viss jau gatavs? Jā. O! Tikai viņš nelīst. Mārtiņ, uzmanīgi. Nekad nav par daudz smēriņa. Saliksim grauzdiņus uz šķīvja. Mēs būvējam šādu toni. Jenga!
Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecāks aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo sezonas beigās čaklākie bilžu sūtītāji tiks arī pie dāvaniņām. Nu ko, dienas našķis gatavs. Un līdz ar to Rallis gatavo 8. sezona ir noslēgusies. Liels paldies, ka šajā sezonā bijāt kopā ar mums. Atā! Lai labi garšo. Atā. Es vilkšu jēngu. Tu zaudēji pie pirmā gājiena. Noteikti izmēģiniet lieliska uzkoda. Es iesaku šo taisīt 3-4 reizes dienā. Un, kad skatāties vakaros filmu, arī šo ēst.